Tas burtiski nozīmē dažas sekundes paskatīties, nevis lekt un reaģēt. Un tieši tāpat iemācīties vērot sevi. Un viena no tādām vienkāršām pieejām, kā mācīties šo apzinātību, būt šeit un tagad, ir tas, ka mēs ik pa laikam arī šobrīd, kad jūs ejat kaut kur pastaigāties, jūs varat šo pieeju izmantot un ik pa laikam sev, piemēram, ar acīm teikt, ko es redzu, kādas 5 lietas redzu, un tās nosaukt. 4 lietas, ko es dzirdu, un nosaucam šīs lietas, ko mēs redzam un ko mēs dzirdam, mūsu tā apzinātība pieaug, un tā kļūst automātiska. Jo, kad zīdainītis piedzimst, ir ļoti grūti trenēt jaunus ieradumus. Nav vienkārši laiks trenēt jaunus ieradumus. Tāpēc šis grūtniecības laiks ir tas labākais laiks, kad to darīt. Lai pēc tam, kad pienāk tas brīdis, tad mēs arī zinām, ko šajā brīdī darīt, un arī vairāk šis miers. Un, ir vieglāk atsaukties uz mazulīšu raudām un neapmierinātību.